Кто тут умеет читать? Все между собой познакомиться, пожать руку друг другу и назвать имя. Пожимайте. Потом хором сказать лаблак. Там инструкция есть, их не пойдет, читайте инструкцию. Кто там хранит? Языком. Вот. Все, ведро принесите на всякий, пожалуйста. Да. İzzetli gala. Beni izle. Beni izle. Bunu наливай. Что это такое? Там пепельница по-любому есть. Звучит, я не знаю, что там есть. Фу, я знаю, что там. Там чеснок. Главное, что не выпили. Все, выпили? Что такое? Ну, вейкс. Что тут еще будет? Все? Женька, ты остановись. Так, первое. Вот, Саня, мы сейчас разобьемся на два круга, чтобы было бы легче играть. К Санте идут двоечки. Двоечки и куда-нибудь туда тоже делайте круг, Санта все вам объяснит. Ну, я сразу сказал. Кто значит в доме? Какие там у нас есть? Секретарь. Димка, ты, наверное, еще здесь будешь сидеть с ним? Ну да, Да. ну секретарь. Ну это нечестно. Так, кто что у нас вообще делает? Читаю, господа, а вы вставайте, чтобы смотреть.
Специалист по финансам Дмитрий Бабутин. Специалист по хозяйственным вопросам Юрис Эйсакс. Специалист в области образования, культуры и спорта Дмитрий Кузьмин. Специалист в области прав человека Кристина Стилигер. Специалист по проектам Арви Сянита. Муниципальная полиция Виктория Данилова. Секретарь Эвита Яровенко. Специалист по социальным вопросам Павел Петров. И специалист молодежного центра Артур Сауль. Tagad visbeidzot par krasta plakātu pastāstīs arī krasta pārstāve. Čau! Tas ir mūsu plakāts. Biedrība Jauniešu klubs Krasts, Krāslava. Viss tā kā vajag. Te ir mūsu moto. Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem. Un te redzams to, ko mēs piedāvājam. Kursmeitiņu noslēpumi, mazais krastiņš, pulciņš atklāja pasauli sevi, švediška etikete, jauniešu klubs Krasts un pulciņš runāšanas prasmes. Jā. Te var redzēt, ka mēs tuvojamies 10 gadu jubilejas finiša taisnei. Un kā redzams, mums ir ļoti daudz cilvēku, kuriem mēs esam pateicīgi. Es vēlos paprasīt, kāpēc šis mazais cilvēciņš ir blakus tam lielajam? Tas būtu jāpajautā plakāta autoriem. Mēs jūtamies vienkārši burvīgi. Kas uzvarēs? Kādas ir jūsu? Nu, uzvarēs, protams, Krāslava. Krāsts vienalga, mēs esam vislabākie, mēs esam viskaistākie. Mūsu mīļā Krāslava. Es tur bērnībā rotaļojos ar baltajām smiltīm. Un visu mūžu manām rokām ir silti. Ir turas lieluma sirds, bet tajā 10 pasaules ietilptvagi. Un 10 jūras ar krastiem var bojā iet. Un 10 jaunas pasaules var rasties un zust. Un tikai viena pasaule līdz elpas vilcienam pēdējam tu nepārstāji just. Ceļš. Tas vienmēr mūs kaut kur ved uz nezināmu noslēpumainu, taču dažkārt tik tuvu un mīlu. Šis ceļš ir tieši tāds. Tas ved uz mūsu prāt skaistāko Krāslavas vietu Piļukalnu. Jau piebraucot pie Piļukalna, mēs gaidām no dabas kaut ko satiecošu. Un dabas skaistums attaisno uz to liktās cerības. Pilskalnē ir daudz tēciņu. Pa šīm takām staigājuši tik daudz iemīlējušies pāri. Daudzi par šo vietu ir pārdēvējuši par skūpstu kalnu. Un kāzas. Jaunolātie nekad nepalaiž garām braucienu uz šo skaisto vietu. Jo tā ietver daudz burvības un romantikas. Uzreiz nāk prātā, kā senos laikos grāfienes un grāfi pastaigājās pa šīm taciņām, saķērušies roku rokā, mīlestības pilni un brīvi. Piedod, aizrāvos. Mums ir par labāko jauniešu organizāciju 2008. gadā. Un tā ir jauniešu organizācija Krasts no Krāslavas. ZDS 2008 labākajam pārim mēs piešķiram pārim no Krāslavas.